Daudz laimes arī pašiem aprīļa pilieniem. Viņi tepat īstenībā mums kaimiņos. Nu jā, kolēgas kā nekā. Labi, skatāmies, man arī būs interesanti. Upside down, bouncing on the ceiling, inside out, straight into the feeling. Got no clue what I should do. I go crazy if I can't get next to you. Aprīļa pilieniem 15 gadi. Es sāku dziedāt, man liekas, kad man bija 15 gadi, un es tajā laikā vēl darbojos Juniors TV, un es gribēju rakstīt dziesmu uz Eirovīziju. Un es prasīju savai režisorei Irenai Gruzītei, ko lai es daru, jo viņai visādi kontakti, viņi pazina Lauru Eniku un Jānis Tībeli. Un tad es viņai prasīju, ko lai es daru. Un tad viņi man saved kopā ar Nijolu un sāka pirms trenēties, mācīties. You know what I be going to and close my eyes, cause it's my truth. It's the simple, that's my destiny. Es šodien mēģināju atcerēties, pirms cik gadiem mēs ja man bija 15, tad kaut kāds 2000 10 gadi atpakaļ. Vairāk, 11 gadi atpakaļ, jā. Un te mēs varam redzēt pārmaiņas arī, jā, lūdzu. Es sevi ar spēli klausos. Romantiska meitene, kur... Kāda kleita? Pēc kāds laiviņas skaists, kolosāli, viļņot mati. Skatos, ka mati noteikti ruļi ir bijuši, vai bizītes kaut kas. Uz ruļļiem noteikti, jā. Man noteikti tas deva tādu ļoti lielu, savādāku skatījumu. Es meiteni no laukiem atbraucu, sākumā uz Īslīdz, pēc tam arī bija Rīgā. Un likās, wow, tā dzieta, tā viss tā domā par vizuālo tēlu, un tas viss, tas konkurss, es teikšu, diezgan spēcīgā līmenī. Esi paņēmusi māmuliņu auklējumu. Kad gāja konkurss, sēdēja zālē, man likās, ka Lauris Reņģis skatās tieši uz mani, nopietni. Kad viņš mani pamanīs zāli, viņš skatās, un viņš tikai mani saka, jā. Šodien dziedu dziesmu Hey Boy Follow Me Marijas Naumovs. Mana mamma bija vēl līdzautora šim tērpam. Mati ir vistīrākais dabiskums, nekādas čipsnes, nekas. Kā jūs redzat, ir mazliet izraustītas uzacis, bet nav nekāda make-upa, visi ir pa dabisko, ja? Galvenais, kad ir atkailināts mazliet krūtis, jo tur vēl nepilngadīgi, un ir zīmīti klāt, kas ir ļoti skaisti, un tas ir, man liekas, kad ir Īslīdz kultūras namā, tas nav Rīga. Hey boy, follow me if you in a scene sky. Hey boy, follow me, baby, just you and I. Boy, follow me, I'll be your happy guy. So when we boy, you cross my boy, you be my guiding life. Tas bija viens no tādiem prestižākajiem konkursiem, kurā vispār jaunieši savu laiku piedalījās. Un ja jaunietis tika finālā, tad jau tas bija kā viens liels pakāpiens uz augšu. Es kāpēc skatos, kad man bija 12 gadiņi. Es atceros, tad tieši bija jaunais vilnis un bija piedalījies Intars Busulis, un viņš dziedāja dziesmu Kīs. Un man arī tā dziesma ļoti iepatikās. Es viņu dziedāju vienā konkursā, kur bija žūrijā Gunārs Kalniņš, un viņš man pienāca klāt. Mēs jau bijām tā daudz mēs pazīstam. Viņš teica, puika, tev tur botā čurāšana sanāk uz tās skatuves. Es saku, kā? Viņš saka, nav kaut kas. Un tad es atceros, ka es mācījos riktīgi uz aprīļa pilieniem, jo tas jau skaitījās pats prestižākais konkurss, kur varēja piedalīties. Un es tur piedalos un skatos žūrijā, atkal Gunārs Kalniņš sēž, un man likās, būs ziepes. Nodziedāju un dabūju pirmo vietu savā vecuma kategorijā, un tad man Gunārs Kalniņš klāt pienāca, un es viņam teicu, man vecīt, tev jāpasakās, ka tu man tādu bargu vārdu pateici, un tagad visi, ka viņš teica, nē, tu pats esi malacīts, ka visi izdarīja, un es vēl biju tāds maziņš, skatos Gunāram Kalniņam virsū, un wow, forši, ka tāds cilvēks mani vērtē, un vēl pasaka kaut ko labu, kad jūt, kad esmu, tā teikt, attīstījies dziedāšanas jomā.
Aprīļa pilna man asociējas ar bērnību, jo visu laiku, kad esmu uzstājusies, tur es biju ļoti maziņa. Es sāku mācīties ar Kristīnu Aglēru, līdz beigās kāpu ar vien augstāk, un tad ņēmu ar vien grūtākas tās dziedātājas, no kurām mācīties. Un tas patiesībā arī no vienas puses ir mans skolotājs, neskaitot manu māmu, protams. Kādreiz bija tikai solistu konkurss Bauskas rajona, tad pēc tam izaugam solistu republikas mērogā, jā, un pēc tam padomājam, ka tomēr ir, jaunieši, viņi nav nekuli neākli, viņi redz, kas notika pasaulē, un kāpēc Latvija tik maziņa, viņi arī nevar iziet bišķiņ tālāk. Es domāju, ka, ja tu lietu mīli, un tev sanāk tiešām, tāda līmenis, ka jau, runāsim tā, ka tiešām profesionāli tu darīt, jā, skaisti un pareizi, jā. Es domāju, ka ātri vai vēlāk, ka kāds tomēr pamanīs to. Niola ir viennozīmīgi, manuprāt, pats labākais vokālais skolotājs Latvijā, pedagogs, ja tu vēlies dziedāt stilīgu estrādes mūziku. Vienmēr mutuļojoši, vienmēr dzirkstoši. Un arī tagad varam apskatīties. Super. Viņa joprojām vāc visus kopā un strādā, un visi nāk un mācās. Tas ir kolosāli. Viņa vienmēr bijusi tas turbo dzinējs. Ja viņa nebūtu tāda, kāda viņa, tad arī šis konkurss nebūtu noteikti tik starptautisks, kāds viņš ir pašlaik. Emīls ir atrakstījis īziņu tādu čau visiem. Man ir ļoti žēl, ka šodien arī nevar būt te, bet gribu pateikt, ka bez Niolas un studijas Aprīļa piliena nebūtu tur, kur tagad esmu. Tāpēc liels paldies un novēlu Niolai izturību strādājot ar tādiem kā es, Aivo, Sabīnu un vēl daudziem paceniem. Bučas un sazināmies. Redz, tā kā arī sveicieni no Emīla un, protams, sveicieni arī no mums, no visiem komandas. Mēs turam iekšā, mēs jau tāpat kaimiņos arī visi esam. Paldies. Un tad tiksimies Aprīļa pilienās. Tiksimies. Aprīlī. Pilienī nav kā līdz šim. Aprīlī, pilienī nav kā līdz šim. Aprīlī, pilienī nav kā līdz šim. Aprīlī, pilienī nav kā līdz šim. Aprīlī. April.